Latvijā demogrāfijas situācija ir nopietna, un valdība arī ir deklarējusi, ka ģimenes ar bērniem ir arī šī brīža viņu prioritāte. Bet pēc pieņemtajiem lēmumiem un budžeta projekta nākamajam gadam to nevar redzēt. Plānots, ka bērnu piedzimšanas pabalsts tiks paaugstināts līdz 600 eiro. Bet tas ir vienreizējs maksājums, un kā ar atbalstu bērniem, kas jau piedzimuši. Bērnu kopšanas pabalsts Labklājības ministrijas priekšlikumā tiks paaugstināts no 171 eiro uz 340. Tomēr valdības vienošanās paredz, ka bērnu kopšanas pabalsts būs tikai 298 eiro, kas ir mazāk nekā Labklājības ministrijas priekšlikums. Taču vecākiem, kas saņem vidējo algu valstī, tas neaizvietos pilnībā viņu iepriekš gūtos ienākumus. Valdības vienošanās par budžetu paredz paaugstināt neapliekamo minimumu strādājošajiem no 510 eiro uz 550 eiro. Tātad plus 40 eiro. Bet šo finansējumu varētu izlietot daudz jēgpilnāk, paaugstinot nodokļu atvieglojumu par apgādājumiem. Tas ir ģimenēm ar bērniem, kur šobrīd jau daudzus gadus neapliekamais minimums ir 250 eiro, kas ir vairāk kā 2 reizes zemāks nekā katram strādājošajiem. Tādā veidā mēs varētu paaugstināt par 100 eiro neapliekamo minimumu par katru bērnu ģimenei. Tas nozīmē, ģimenē tas būtu papildus ienākums katru mēnesi 20 eiro. Par 3 bērniem tie jau būtu 60 eiro. Par 1 bērnu gada garumā tie jau ir 240 eiro vairāk naudas maciņā. Vai valdība šobrīd, pieņemot šādu budžetu, tiešām patiesi atbalsta ģimenes ar bērniem?